Tagad mēs gatavosim manā skatījumā ļoti retu lietu rudzu miltu pankūkas. Tam mums būs nepieciešami 200 grami rudzu miltu, glāze kefīrs, 1 ola, sāls, cukurs, soda un etiķis. Tātad ļodā baram miltus, lejam klāt kefīru, sāli un cukuru. Un visu labi izmaisam. Sadala valtumu atsevišķi uz ādamu mīklai. Visu izmaisam. Un tagad mīklai es pievienošu, es parasti izmantoju dzeramo sodu, kuru mēs dzēšam ar etiķi. Tie, kas nav pieraduši lietot dzeramo sodu, tie var droši izmantot cepamo pulveri. Un to visu mēs pievienojam mīklai. Lai mīkla būtu drusciņ čaganāka, mēs atsevišķi stingrās putās sakuļam olu baltumu, kuru mēs pievienosim mīklai. Olu baltums ir sakūts, mēs viņu pievienojam tagad mīklai. Viegli iecilājam baltumu mīklā. Baltums mīklai šādi saputots baltums, iejaukts atsevišķi mīklā, dod mīklai vieglumu un porainību. Mīkla ir gatava, mēs varam cept pankūkas. Mīkla mums ir gatava, tagad cepsim pankūkas. Pankūkas jūs varat cept uz jebkuras pannas. Vienīgais mīnus viņām varbūt ir tāds, ka viņas šoreiz būs biezās. Man ir speciāla pāniņa ar 4 tādiem apļiem, lai man būtu pankūkas visas vienāda lieluma. Uzlejam nedaudz eļļu. Liekam mīklu. Tāpat kā raugu pankūkas, viņas cepās ilgāk nekā plānās pankūkas. Ir jācep uz ļoti mazas liesmas. Tad, kad pankūkām būs šādi, teiksim tādi, mīklas veidojumi, vulkāniski veidojumi, mēs viņus varētu droši griezt riņķī apkārt. Kādu brīdi cepsies no otras pusītes. Lai rudzu miltu pankūkas būtu pilnīgs ēdiens, mums viņam ir nepieciešama mērce. Mērci mēs gatavosim no bekona, šampiņoniem, sīpoliem, saldā krējumu, un mums būs nepieciešams arī siers. Uz paniņas liekam sviestu, sīpoli griežam salmiņos, liekam uz pannas. Šampiņonus griežam plānās šķēlītēs. Šampiņonus pievienojam apceptiem sīpoliem. Maisam un turpinām cept. Kamēr sīpoli un šampiņoni cepās, sagriežam bekonu. Griežam bekonu salmiņos. Pievienojam šampiņoniem un sīpoliem. Apceptiem sīpoliem pievienojam nedaudz sāli un piparus. Un pievienojam saldo krējumu. Karsējam, līdz saldais krējums sāk sabiezēt. Kad saldais krējums ir nedaudz sabiezējis, pievienojam klāt sarīvētu sieru. Un izmaisam. Mērce gatava. Pankūkas mums ir uzcepušās, mērce gatava. Tagad liekam visu kopā. Uz šķīvja liekam pankūku. Viņai nedaudz pāri mērci. Un sieru. Atkal liekam pankūku, mērci.
Šoreiz mērķis uzlejam vairāk. Un uzkaisam pīvētu sīru. Dekorācijai var izmantot laucētu ķiršu tomātiņu. Uzliekam virsū zaļumu. Un labu apetīti, lai jums labi garšo!